Čau visiem! Nu ko, šodien jauns video par tukšajiem produktiem. Ko es esmu izlietojusi, kādas manas domas par viņiem, vai es vēlos viņus iegādāties atkārtoti, vai tie vispār nav bijuši tā vērti. To mēs šodien noskaidrosim un ceru, ka jūs turpināsiet skatīties un ka būs interesanti. Tātad, šodien man ir tāds diezgan liels salaveču izmēra Lancome maisiņš, kurš arī ir diezgan papilns ar tukšajiem produktiem, līdz ar ko es domāju, ka mēs varam sākt vilkt pa vienam ārā un skatīties, kas tad man ir beidzies. Es šoreiz nekādu tādu sadalījumu pa grupām es vienkārši ņemu pudelīti, kas tā tāda ir, skatāmies un analizējam. Tas gan izklausījās ļoti nopietni. Sākšu ar pirmo, kas man beidzās pavisam nesen, burtiski pāris dienas atpakaļ, un man ļoti žēl, ka beidzās. Tas būs no Alternas Bamboo Smooth Candy Oil Dry Oil Mist. Šī te bija viegla eļļiņa, tā kā, kas mīkstina matus un pasargāja tos no karstuma, un kādu superīgu spīdumu matiem iedeva. Maniem matiem ir reti, kad tā iespēja, ka es izmazgāju, aizēju gulēt un no rīta pamostos ar gludiem matiem. Viņi parasti ir iegulēti un viļņaini un vēl visvisādi. Šīs līdzeklis man ļāva, tad, kad es esmu iztaisnojis matus, sapūtusi un tad nākamo nakti gulēt un pamosties ar diezgan taisniem matiem. Noteikti es skatīšos, es ļoti labprāt iegādātos šo produktu atkārtot. Šis ir no Salon Shop LV. Bet, manuprāt, arī Douglasā var iegādāties Alternas produktus, tā kā šis man ļoti patīk, un tā smarža. Ļoti žēl, ka video nav iespējams nodot aromātu. Es teicu, jūs noteikti arī lielākā daļai patiks, tiešām ļoti superīgs aromāts. Tā kā šis ir tieši matu kopšanas līdzeklis, nevis tāds, matu dizaina līdzeklis. Šī pudelīte noteikti iet pie thumbs up. Nav lēts produkts, bet viennozīmīgi ir to vērts. Viennozīmīgi. Man ļoti patika. Tā, kas mums ir nākamais? Nākamais mums ir Natura Sibērika Nočnaja maska для лица Night Detox sejas maska. Nu tā. Viņā tur ir vēl daudz iekšā. Oi, deguniebāzi. Kaut kā man neiet ar šitādiem produktiem, man nav nekas pret Natura Sibērika produktiem, viņi nav slikti, viņi ir īstenībā pat diezgan labi, bet ir citas sejas maskas no Kiehl's un vēl citiem Glam Glow, kas man ļoti patīk, ko lietot uz nakti. Tā kā es viņu neizlietotu, lieku miskastes maisiņā un es viņam īstenībā lieku uz leju. Jo, principā, ja produkts ir foršs, viņu nekad neizmetīšu miskastē, bet sevišķi, es esmu par viņu maksājusi naudu, tātad attiecīgi, nē. Tur nav ko daudz stāstīt. Nē. Šīs tie, kas man šī eļļiņa. Man jau ir jauna pudelīte. Reku man jau ir nopirkta jauna. Šī ir Wellas Oil Reflections Luminous Smoothening Oil. Mani mati vienkārši šo produktu mīl. Tie sausie gali kļūst mīksti, spīdīgi, forši, gludi un tā smarža atkal aromāts ir pasakains. Un man ļoti patika Wellas prezentācijā, ka bija moments, kad mums parādīja to, kā eļļas spēja izsūkties cauri salvetei, gluži kā mata šķiedrē. Ja, piemēram, eļļa izsūcās cauri salvetītē, tas nozīmē, ka viņi iekļūs arī matā. Ja viņi neizsūcās cauri, tad cik daudz tad tiks arī tam matam. Nu, lūk, un šī eļļa izsūcās visām kārtiņām cauri, un viņi tiešām maksimāli dziļi iekļūst matā iekšā un dara labas lietas. Tā kā ir vēl šai sērijai vēl ir tāda maigā versija, bet man neprasās neko maigāku. Man šī te ir vienkārši dievīgā, es mīlu. Šodien gan man ir tādi wavy sea salt spray tipa mati, līdz ar ko man ir Tonija gaisa apūsts speciāli, lai viņi ir tādi kraukšķīgāki un dullāki, tā kā šoreiz es eļļiņu nelieku. Nu ko, varam turpināt. Tātad, nākamais ir Dove Summer Glow krēms, kurš man īstenībā arī ļoti patīk. Es noteikti iegādāšos atkārtot šādu krēmu. Viņš dod ilgstoši lietojot tādu vieglu, vasarīgu iedegumu ādai, līdz ar ko, kāpēc gan nē?
Tas ir tāds, kur, ja kādam bailes no paštonējošiem līdzekļiem, ka viņi var atstāt pleķus un vēl visu kaut kādus tur nesmukums, tad šis to nedara un viennozīmīgi ir baigi forši. Šis ir fair to medium skin, gaišai līdz vidēji tumšai, tā kā man ļoti patīk. Un es noteikti šim arī es lieku, šis ir super izdomāts produkts, tā kā, ja kāds zina līdzīgu alternatīvu no citiem zīmoliem, padalieties lūdzu komentāros, es labprāt īstenībā varbūt izmēģinātu arī kaut ko citu, bet nevis paštonējošo līdzekli, bet krēmu, kurš ilgstoši lietojot pakāpeniski padara ādu tādu veselīgāku un nedaudz vizuāli iedegušāku. Tā kā, ja kādam ir ar ko dalīties, dalieties. Dāvu saku jā. Tā, nākamais. John Masters Organics, greifrūta un gerānijas ķermeņa krēms. Organic, naturāls, dabīgs, vienmēr sakot, viss superīgs, smaržoja pasakaini, gribu vēlreiz šādu pašu. Vieglas tekstūras, ātri iesūcās ādā, dārgs, bet labs, tātad šim arī saku uz augšu. Nākamais mums ir Biotherm micelārais ūdens. Šis te skaitās Express 2-in-1, tā kā visām ādas tipiem, notīra kosmētika, attīra. Ar acu kosmētiku gāja grūtāk, seju attīrīja fantastiski. Aromāts arī ir foršs, viegls, neitrāls. Jā. Un īstenībā es noteikti varētu arī skatīties atkārtot uz šādu te produktu. Un suns mēģina palīdzēt saņemt. Tātad Biotherm. Micelārais ūdens, foršs, ja kādam, protams, gribas patērēties, jo viņš nemaksā 7, 8 vai 9 eiro, tad droši var to darīt, nenožēlosiet. Nākamais produkts iztērēts ir Bellescents Try Me komplektiņš. Šeit iekšā bija kapsulas. Šeit iekšā bija dažādas kapsulas, kuras bija paredzētas dažādiem ādas tipiem, dažādām vajadzībām. Es atsevišķu rakstu neveidoju par šo te tā kā produktu tikai tāpēc, ka man... Sekundīti. Var sakot, es atsevišķu rakstu par šo produktu neveidoju, jo es īsti nezināju, kā to izdarīt. Es jau biju izlietojis pusi ampulas, līdz sapratu, ka es neesmu uztaisījusi bildes, lai parādītu, kādas viņas vispār izskatās, un kuru es lietošanas laikā ļoti cītīgi, šie ir pieejami Douglasos, bet nevis, noteikti ir iespējams arī šādu komplektiņu izmēģināšanai dabūt, bet viņi ir tādi, kuros ir iekšā tur ampulas, te ir parādīts, kā viņas lietot un tā tālāk, un es sarakstīju uz lapiņas šeit, ko tad es par katru domāju un kādas tad bija manas domas. Bet es domāju, ka katram tās domas būs pilnīgi savādākas un uz katru ādu tas iedarbosies savādāk. Tāpēc īstenībā es domāju, ka Douglasā var iegādāties šādu izmēģināšanas komplektiņu un paši izmēģināt, un tad jūs sapratīsiet, kuru jūs vēlētos iegādāties. Jo es, piemēram, to Anti-Wrinkle Booster Hyaluron Power ļoti labprāt īstenībā iegādātos, tā kā es noteikti došos uz veikalu un apskatīšos, kā tad pie tāda tikt. Nākamais produkts man ir Saint-Tropez. Pudele ir netīra, es atvainojos, tur visādi noteikti paštonējošās putes. Šīs ir Bronzing Mousse, hipoalergēnas. Man Saint-Tropez paštonējošie līdzekļi ir vienmēr patikuši. Šie ir mani mīļākie līdz šim paštonēšanas līdzekļi. Regulāri lietoju, putes fantastiskas, viegls efekts, ļoti easy, ļoti viegli uzklāt ar cimdiņu. Neveido pleķus, nav dzeltens, nav oranžs. Noteikti ja man tūlītās nepalīdzēs tikt pie kaut kāda jauna paštonējošā līdzekļa Sprayton studija, tad es noteikti skatīšos vai nu uz šo, vai nu ir vēl viens Austrālijas zīmols, kur es labprāt izmēģinātu, un es varētu pasūtīt no viņiem kaut ko. Tā kā, bet redzēs, Saint-Tropez viennozīmīgi jau gadus 6, 7 kaut kur ir mans top zīmols tieši paštonējošo līdzekļu segmentā. Man ļoti patīk. Tā lienam iekšā. Nākamais mums ir Batiste, sausais šampuns, šis ir Dark and Deep Brown ar nelielu krāsiņu.
var redzēt, ka viņam ir pūšās ārā tonīti, man ir tumši mati, pie saknēm es mierīgi varu laist, fantastiski. Man Batiste savu šie šampūni patīk, es esmu tas, kuram patīk, tāpēc šis man arī ļoti patika, un es arī Batistē vēl joprojām saku, tur nav ko gari runāt. Visu, ko vajag, to dara. Tā, nākamais mums ir Kiehl's Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate. Šīs ir tāds tā kā serumiņš, kurš ir piepilda ādu ar mitrumu. Man ļoti patika tā vieglā ūdeņainā tekstūra, kāda ir šim produktam. Un tiem, kam ir nepieciešama patiesībā ļoti liela intensīva mitrināšana ādai, tad es noteikti iesaku paskatīties uz šo. Kā jau es 10. reizi atkārtošos, man Kiehl's produkti ļoti patīk, un principā lielākoties viņi ir tiešām visi efektīvi, pat no visdažādākajām līnijām. Ja viņš kaut ko sola, viņš tiešām to arī dara, un šis tiešām mitrināja, piepildīja ādu fantastiski, un žēl, ka man šobrīd beidzās, jo man ir reāli tādi sausi pleķi uz vaigiem, ka es īstenībā ļoti labprāt tīrītu nost kosmētiku, un viņu tagad pumpētu vienkārši ar kuriem kremiem. Lūk, šis ir atkal uz augšu. Kaut kā slikti iet, nav slikto produktu. Labi, tad nākamais arī būs Kiehl's Midnight Recovery koncentrāts. Visā pasaulē viņu mīl. Es nezinu kādu, kuru šis produkts būtu apbēdinājis vai licis vilties, vai viņam viņš nebūtu paticis. Patreiz es esmu nedaudz dilēmā, vai iegādāties atkārtoti šo eļļu, vai ņemt atkārtoti Clarins. Dehidrētai ādai ar pēkšņi aizmirsu. Kā to puķīti sauca? Telefons, Clarins arī. Kāpēc man šīs eļļas patīk? Viņās ir principā 99, 98 vai gandrīz 100% dabīgas, visādas ekstraktiņa un eļļiņa un vitamīniņa un viss tas. Pirmkārt dabīgs, otrkārt efektīvs, un kas gan var būt labāks par to? Atradu Blue Orchid Face Treatment. Blue Orchid Face Treatment Oil. Šāda te eļļa. Šī man jau ir bijusi vienreiz. Latvijā viņa nav nopērkama, bet tā kā es mājā došos uz Londonu, es domāju, vai man tagad ņemt šo te atkārtot, kas ir lieliski, vai ņemt Clarins, kas man arī ļoti patika un arī bija ļoti efektīva. Tā kā es skatīšos tūlītās, kas mums ir tagad aprīlis mēnesis, gandrīz 2 mēneši man jāgaida, un eļļu man kaut kādu vajag sejai, tā kā, bet man gribās laikam tomēr atkārtot Clarins, jo tā ir 100% dabīgiem augiem Pure Plant Extracts. 100%. Es negribu samalot, varbūt šis arī ir 100%. Es pēkšņi vairs neatceros tik smalki, bet viņi ir īstenībā vienā maisiņā bāžami. Šis ir, tā kā, ļoti, viņi uz svariem pilnīgi identiski, abi ir fantastiski. Abiem 30 ml tilpums, cenu atšķirība, gan es nezinu, šis ir 33 mārciņas. Šeit cenu es neatceros, es pameklēšu, un tad, kad norādīšu apakšā pie produktiem, tad es noteikti arī norādīšu, cik šim ir cena, bet lūk, tātad mums nākamais ir Garnier 2:1 kosmētikas līdzeklis noņemšanai. Līdzeklis kosmētikas noņemšanai. Protams, lieliski, 2 fāžu notīra visu, efektīvs, pietiekami draudzīgs maciņam, tā kā, ja kādam vajag 2:1 kosmētikas noņēmēju, kas ņem nost lieliski ūdens noturīgu kosmētiku, droši varat iegādāties šo. Atkal uz augšu. Nākamais man ir tukšs MAC Brush Cleanser pūšamais. Šo es esmu nozagusi korķīti no Make Up For Ever, jo MACam viņš ir tāds lejams. Un es gribēju iegādāties atkal jau šo. MACam nebija, gāju uz Niksu, Niksam nebija. Gāju uz Make Up For Ever nebija. Beigās nopirku Elf. Bet to es pēc tam parādīšu, jo es pašās beigās parādīšu jaunumiņas, ko es esmu iegādājusies. Tātad tukšie versus jaunie produkti. Lūk,
Tā kā šis arī ir lielisks otu attīrīšanai, bet tas nav kā tāds kārtīgs šampūns, kurš starp dziļi, bet, piemēram, starp klientiem vai starp tādām lietošanas reizēm otām viegli patīrīt. Viņas ir lieliski, man ļoti patīk, bez īpaši specifiska vai spēcīga aromāta, tā kā baigi forši, man ļoti patīk. Tā, nākamais man bija paraudziņš no Kiehl's Daily Reviewing Concentrate. Tas ir tāds tā kā tam nakts midnight serumam dienas draugs. Ļoti forša akala eļļa, lieliska un man ļoti patīk, bet pa dienu es vairāk, ja man viņa būtu, tad es viņu lietotu, bet tagad man kaut kā dienai neprasās, man ir pietiekami daudz visādi forši krēmi un serumi un visu kaut kas tāds, ko lietot, bet tiem, kas nelieto varbūt kosmētiku un grib tādu dienai kārtīgu mitrināšanu, var skatīties arī uz šādu eļļiņu, viņa bija ļoti jauka. Nākamā tukšā pudelīte man ir Giorgio Armani smaržas San Digio. Un jāsaka, šīs smaržas ir vienas no manām komplimentētākajām smaržām tieši no vīriešu puses. Viņām ir tiešām diezgan izteikts kokosriekstu aromāts, tas ir tas, ko visi sajūt. Saulains, silts, mīlīgs, tāds, ka liekas, ka tevi samīļo. Un jā, tieši puiši ļoti bieži tā, cik tev foršas smaržas, tāpēc kokosriekstiem smaržo. Un nevis viens, bet ļoti daudzi, un tiešām ļoti daudz vīrieši bija pamanījuši tiešām, par smaržām reti, kad īstenībā izsaka tādus izteiktus komplimentus, tad šīs smaržas ir nopelnījuši visvairāk komplimentus no visām manām smaržām, un man tādas ir sekundīti. Kaut kāds patreiz uz doto mirkli man ir 13 smaržas, un tad, tas arī ir tāds plus mīnus 10, man vidēji smaržas dažādas ir mājās, un tad es lietoju viņas pēc noskaņojuma. Šīs nopelnījuši visvairāk laikus no vīriešu puses. Tā kā, ja kāds grib patikt vīriešiem, ja kāda, tad šīs noteikti bija tā vērtas. Man ļoti viņas patika, bet man patīk tik daudz smaržas, līdz ar ko man ir grūti iegādāties atkārtot vienu un to pašu aromātu, jo visu laiku iznāk ar vien jaunu un superīgi aromāti, tā kā, bet tie, kas grib atrast kaut ko siltu un saulainu un tādu, kas patīk puišiem, rekur, tās ir viņas. Nu ko, nākamā man ir Maybelline New York skropstu tuša The Colossal Volume Express Waterproof. Šī ir mana visu laiku jau gadiem mīļākā skropstu tuša, tieši no ūdens noturīgajām. Lietoju ikvienai līgavai kāzu dienā, viņas var raudāt, viņas var darīt, ko grib, un viņām viss būs kārtībā. Tā kā, ja kādam vajag ļoti labu ūdens noturīgu skropstu tušu pie tam vēl ļoti pievilcīgu cenu, lūdzu, lūk, viņa ir. Vienkārši. Es neko citu, tiešām, es nevienu citu skropstušu ūdens noturīgu nemaz nemēģinu un necenšos atrast, jo man arī ļoti patīk birstīte, jo var uztaisīt super kuplas un apjomīgas skropstas, kas ir arī nepieciešams, nevis tādas maziņas, bet tad kāzās taču to vajag, lai acis redz un baigi forši. Tā kā man īstenībā viņa ir beigusies, un man viņa steidzami ir jānopērk atkārtoti, jo man patreiz nav noturīgās tušas labas. Man ir, bet citas. Nākamais produkts mums ir Lip Oil ar rozīti no Gosh, un iepriekšējais man bija ar smilkšķēršķi, un šobrīd jāsaka, ka šīs ir viens no superkopjošākajām lūpu eļļām, kādas man ir bijušas. Man ļoti patika, es viņas esmu ātri ļoti izlietojis, jo lūpu produktu man ļoti reti, kad tā beidzās, bet šis ir viens no tiem, kas arī ir jau beidzies, un jāskatās, es labprāt iegādātos atkārtot šādi, jo uz nakti viņus lietot ir ļoti forši, vai arī ziemas periodā, kad lūpas ir ļoti sausas, un kā spīduma arī. Kopji plus spīd, super. Nākamais man ir HD serums no Make Up For Ever, maza pudelīte, ik pa laikam palietoju, bet, teiksim tā, es no viņas, no tik maza tilpumiņa nesajūtu nekādu īpašu efektu. Šis serums ir ārkārtīgi dārgs, un es nekomentēšu, es nesaku ne jā, ne nē. Es viņu atstāju neitrālajā zonā. Lietojams bija, bet teiksim tā, ka kaut kādu, man tādu vajag efektu es neesmu redzējusi, līdz ar ko atā. Vēl viena kaut kāda maza eļļiņa pudelīte, ko es metu ārā puslietotu, ir Pure Argan Oil no Silk, bet es zinu, kā jāsmaržo argan eļļai, viņi vairs nesmaržo kā argan eļļa un kaut kā pumpas man nevajag, tāpēc vienkārši atā. Sakam atā.
tukšie produkti mums ir izskatīti. Vienkārši sanāk, kad ir tikai viens neforšs produkts un viss pārējais, ko es esmu lietojis, ir bijis baigi foršs. Bet jāsaka godīgi arī, ka laikam izlietojās jau tiešām tie produkti visātrāk, kuri tev patīk, kurus tu lieto, kuri ir efektīvi. Un tie, kuri mazāk forši ir, tos tu tā palēnām vai nu lieto, vai nu pastum malā un atliec kādam citam brīdim. Tā kā, ja jums ir kādi jautājumi, kā vienmēr par kādu no šiem produktiem, kurus es tikko rādīju un aprakstīju, tad droši rakstiet komentāros, centīšos atbildēt, kā vien pratīšu. Un tad tagad mēs īstenībā varam ātri apskatīties, kas tad ir tas, ko es esmu iegādājusies jaunu šobrīd. Un, jā, ko tad mēs uzreiz ķeramies pie lietas. Jaunumi manā skaistuma plauktiņā. Sākšu es ar Inglot tonālo krēmu AMC. Es esmu izvēlējusies toni LV500. Šis ir tonālais krēms, kur es regulāri darbā lieku uz savas sejas. Šis perfekti atbilst manam sejas tonim. Es noteikti iegādāšos tumšāku. Un tad jau arī vasaras laikā varēšu izmantot uz klientiem. Ļoti foršs, fluīdveidīgs, viegls uz ūdens bāzes tonālais krēms ar gaismu atstarojošām daļiņām iekšā, kas ādu padara tādu gludu un viegli mirdzošu un starojošu, kas ir tagad ļoti aktuāli. Tā kā ar pumpīti ir viegli dozēt. Cena 19 eiro, tā kā man ļoti patīk šis tonālais krēms. Principā viņu arī visbiežāk pie mums izvēlās Inglotā, jo šis ir visvieglākais no Inglot tonālajiem krēmiem pēc tekstūras. Tad es iegādājos otru dezinfekcijas līdzekli no Elf, un es negribu neko teikt sliktu par šo kosmētiku vai par šo zīmolu, tas galīgi tā nav, bet vienkārši manā kaut kādā galvā sēž kaut kāds mazs bubulis, kuram liekas, ka kaut kas tur nav labi. Nezinu, kāpēc, nav īstenībā iemesli, lai rastos šādas domas, bet kaut kā tā ir. Nopirku vienīgo otru tīrāmo līdzekli visā Rīgā, kas bija pieejams, atvēru un gandrīz apgāzos. Viņš smaržo atkal tik fantastiski, tik lieliski, paskatījos sastāvu, nekā slikta nav, spirts tur un tā, otiņas viegli attīra, atkal ikdienas lietošanai starp kaut kādiem klientiem, starp krāsošanās reizēm, lai viegli attīrīt otis. Izcili, mazs iepakojums, ērti paņemt līdzi, nesver daudz, tā kā es esmu pārsteigta un ļoti priecīga. Tātad jaunumiņš bija Well Oil Reflections matoeļi, par kuras jau jums pastāstīju. Man viņi ļoti, ļoti patīk. Tātad arī ar dozatoru, pietiek ar pilienu. Iestrādāju plaukstās un matos ieliek. Noņem pūciņas, nogludina, iedod mirdzumu, spīdumu, veselīgumu, vispār mati izskatās vienkārši fantastiski. Tāda lutināšana. Tad, kad jau mati ir jāmazgā, es bieži vien lielāku daudzumu ielieku matos, sapinu uz nakti bīzi, un tad bieži vien arī no rīta mazgāju matus, un pa nakti viņi ir riktīgi pievilkušies pilnē ar visām labajām lietiņām un ir laimīgi. Nākamais jaunums ir man matu lietas. Man sāksies tūlītās frizūru un pucēšanas sezona, tāpēc man matu lietas teikt ir ļoti aktuāls. Šis ir Keonis šķidrā laka, stipras fiksācijas. Un, piemēram, bieži vien man vajag kaut ko nolikt un nofiksēt, tad ar šķidro laku var to viegli un ērti izdarīt. Un pluss ir tāds arī, ka šķidrā laka vienkārši, frizūra. Es šodien savā jumtiņā arī šo šķidro laku pūtu, bet viņa nav tāda pavisam kraukšķīga un nefleksibla, teiksim tā. Viņa ir arī elastīga un viss kārtībā. Laka citreiz iedod, viņa noņem matam mirdzumu un spožumu, matu laka, ja viņā nav iekšā mirdzums. Tad šis te to neizdara. Bet tad, kad matu laku noņem mirdzumu vispārējo, tad ir speciāli matu spīdums. Šis ir no Keonis arī. Un spīdums man patīk, es izmantoju bieži vien arī spīdumu matos no sākuma iepūšu un tad taisnoju matus. Tad mati ir ļoti taisni, spīdīgi, gludi, nepūkojās. Tā kā nav tā, ka tikai frizūrām spīdums nodara arī tad, kad taisa lokas, tad, kad taisno matus. Un tiem, kam ir vispār pūkaini un tādi elektrizējošie mati arī spīdums, viņš nedaudz viņus padarīs smagnējākus un noņems to pūciņu un iedos vēl super mirdzumu. Tā kā Keonē ir ļoti labi produkti arī. Tādi man ir jaunumi. Šobrīd, nē, ir vēl viena.
Man ir jauna Inglot otiņa, acu ēnu otiņa 39p, šāda te, īsiem sariņiem, 39p. Es izvēlēju šotiņu, lai ērti klātu ēnas apakšā zem acis, papludinātu. Citreiz var arī kaut ko zem uzacis ar viņu padarīt, bet šādas otas manā arsenālā nebija. Viņa ir ļoti ērta, blīva, ļoti forši var gan zīmoli izpludināt, gan ēnas ieklāt un izpludināt, gan pigmentus. Līdz ar ko, ja kāds meklē foršu otiņu tieši zonai zem acīm, tad šī te ir ļoti laba. Viņa ir noapaļota, līdz ar ko nebūs tāds taisns, bet smuki un papludināt arī ir forši. Tāda baigi grūti parādīt. Nav baigi biezā, viņa nav tā kā liner šaura. Izmērs izcils. Perfekti. Nu ko, esam izskatījuši tukšo taru, esam apskatījuši jaunos produktus, tā kā par visiem, kā vienmēr, jautājumu komentāros, sekojiet kanālam, sekojiet blogam, sekojiet Instagramā, tur visādus jaunumus, visus es vienmēr visur nespēju ielikt, ļoti daudz, kas ir storijos, es dalos ar atklājumiem, ar ikdienas make-upiem, ko es katru dienu krāsoju, gandrīz padalos, to es blogā vai šeit nelieku vienmēr, bet Instagramā var redzēt. Un Instagrams vienmēr ir tas, kurš iet visam vienmēr pa priekšu un var redzēt, ko es ikdienā daru, kādus pasākumus sanāk apmeklēt. Tā kā Instagrama saite arī ir viss lejā pie apraksta. Ceru, ka pavasaris jums visiem iesācies super forši un pozitīvi un tauriņi vēderā, galvā, nedaudz neprāta, daudz ideju un ieceres. Un man arī ir nedaudz labāks noskaņojums pēc ziemas, un motivācija ir, un viss ir forši, tāpēc baigais prieks. Tā kā, labi, līdz nākamajai reizē beigšu es te bļāpāt vienkārši par dzīvi, un tad jau čau! Dejosim kopā, šodien roku rokā. Jā. Nā. Jā, izmo. Pāmoda, jā, garšīgs make-ups. Jā. Nu, ko sakam čau? Sakam čau visiem. Čau! Okay.